Labdien! Šī video vieta un turpmāko laiku jums būšu es, Žanna. Šodien man virtuvē glāzkoku trauki, kurus piedāvā internetu veikals ķēķis.lv. Šodien šajā traukā es pagatavošu tomātu mērci. Tomātu mērci pagatavošu mikroviņu krāsnī. Mērci pagatavot ļoti ātri, pat cik gatavošu mikroviņu krāsnī. Tomātus nomazgāju no sākuma un tas sagriežu. Tomātus lieku traukā. Un likšu trauku mikroviņu krāsnī uz dažām minūtēm. Lūk, tomāti. Tagad jāizbēž savu sietu. Var jau arī iemest blenderī tomātus, bet man nepatīk, ka tur paliek miziņas un sēkliņas. Tāpēc iesaku izbērt savu sietiņu. Tas darāms ļoti ātri. Kāds skaists biezens. Tagad pievienoju ķiploku un 2 zobiņas, var 3. Jāgaršo sāk. Melnais pipars. Sāli. Tagad pievienoju sīki sagriezt sīpolu. Zarumi, mazliet kinzu, pētrisi, smaržo burvīgi sīpolu, pētrisi, kinzu. Tagad viss samājas. Man ir tomāti, ziemas tomāti, tāpēc skatos, ka te ūdeni nevajag pievienot. Ja ir tāda miltaina tomāti, tad var arī pāris karotes pievienot ūdeni. Un atkal visu lieku savā skaistā bļodā. Un tagad bļodu novietoju mikroviņu krāsnī uz 2–4 minūtēm. Smaržo vienkārši burvīgi. Sīplos, ķiploks. Vāku virsū. Pateicoties vāciņam, jo te ir silikona gredzens, produkts saglabā savas īpašības, savus aromātus un garšu, un leduskapī nav nekādas citas smakas pārējās, jo vāks ļoti blīvi pieguļ. Šo lielisko mērci es pagatavoju traukos glāzloku. Šos traukus man piedāvā trauku veikals ķēķis.lv. Jūs varat iegādāties šos traukus trauku veikalā ķēķis.lv. Man atliek novēlēt labu apetīti. Paldies par uzmanību. Uz tikšanos!